Rīgas valsts tehnikumā ķīmijas un enerģētikas nodaļā var apgūt elektrotehniķa profesiju. Topošais elektrotehnikas tehnikumā iemācās plānot, organizēt un veikt elektroietājušu projektēšanu, izbūvu un eksploatāciju. Elektrotehniķa darba joma ir plaša. Enerģētiķa uzdevums uzņēmumā ir nodrošināt, lai visas ierīces labi darbotos, tāpēc viņam ir jāpārzina visu aprātu darbību un viņam ir jāzina, kā tās uzturēt darba kārtībā. Kvalificēta elektrotehniķa pieprasījums darba tirgu ir augsts. To atzīst arī akcijas sabiedrības sadalas tīkls personāla vadības un administratīvā departamenta vadītāja Inga Pukovska. Akcijas sabiedrības sadalas tīkls ar Rīgas valsts tehnikumu sadarbojas jau 5. gadu. Tad, kad praktikanti atnāk pie mums uz uzņēmumu, mēs viņiem pirmā lieta, ko stāstam, ir, ka karjera mūsu uzņēmumā ir atkarīga no tā, kā viņi pie mums strādās praksē. Kā viņi sev parādīs, cik viņi būs zinātkāri, kā viņi apgūs tās zināšanas, ko viņiem prakses vadītājs stāsta, kāda būs viņu paša disciplīna, un pēc tam, beidzot praksi, tad prakses vadītājs sniedz savu vērtējumu. Rezultātā viss būs atkarīgs tikai no tevis, jo, ja tev būs interese un atbildība par savu darba rezultātu, tu spēsi sasniegt savas karjeras augstākās virsotnes. Ja jaunietim patīk elektrība, patīk fizika, viņam ir laba veselība, viņam ir autovadītāja tiesības, viņam ir interese par jaunākām datortehnoloģijām, tad viņš ir laipni aicināts arī mācīties par elektromontieri un arī laipni aicināts mūsu uzņēmumā. Rīgas valsts tehnikums sagatavoja elektriķus darbam ar elektroietājušu eksploatāciju, montāžu un elektropiedziņu procesiem saistītos uzņēmumos. Elektriķis veic ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvu un elektroietājušu ierīkošanas, eksploatācijas un remonta darbus. Elektriķa zināšanas un pamatprasmes ir nepieciešams nosacījums sagatavošanai konkrētai darba vietai, elektroenerģijas ražošanas, elektroapgādes, elektroietājušu ierīkošanas uzņēmumos, kā arī tālākai profesionālai specializācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai. Visi interesanti aicināti apmeklēt informācijas dienu Rīgas valsts tehnikumā 11. jūnijā 14.